Vitālijs Gubārevs Greizo spoguļu karaļvalsts. Otrā daļa – Važu atslēga. 10. nodaļa. 4 labi kopti zirgi viegli un vienmērīgi rikšoja pretī tālumā mirdzošajiem kalniem. Uz ceļa, kas zuda zilganpelēkajā priekškalnu dūmakā, melodiski skanēja sudraba pakavi. Aļo apnika skaitīt laukus un karaļa vīnudārza zaļos kvadratus. Un viņa sāka garlaikoties. Parunāsimies par kaut ko, Oļa, aizvainot teica meitene, kāpēc tu visu laiku klusē? Oļa sarauca pieri, tu tomēr esi savāda, Aļo. Zgoards taču ir tādās briesmās, es ne par ko citu nespēju domāt. Aļo nosarka. Mēs pagūsim atvest atslēgu, tu redzēsi, drošināja viņu draudzene, tikai man ļoti gribas ēst. Oļa klusēdama uzšāva zirgiem. Sākās pauguri, apauguši ar garu stikla zāli. Vējš pareizai saskandināja zaļos zāles stiebrus, tajos mirdzēja norietošā saule. Starp pauguriem šur un tur šalca strauti, traukdamies no kalniem. To krastu sklāja caurspīdīga stikla smilts. No aizām un pauguriem vēlās migla. Tā bija blīva un balta kā vate. Lai padzirdītu zirgus, Oļa apturēja karieti pie strauta. Aiz noguruma sakņu pusi uz bukas sēdēja Aļo. Visapkārt valdīja dziļš klusums. Bija tikai dzirdām, kā čaloja strautiņš un sprausloja zirgi, nopurinādam no lūpām smagas ūdenslāses. Oļa iesmēla pudelē ūdeni un deva to Aļo. Padzeries, varbūt tev kļūs vieglāk. Aļo ar patiku iedzēra pāris malkus, ūdens bija dzidrs un tik augsts, ka iesāpējās zobi. Saule norietēja un sārtie caurspīdīgie kalnu milzeņi tūlīt kļuva tumši un nemīlīgi. Drūmās klintis slēja savus robainās virsotnes pret debesīm, kur jau iemirdzējās pirmās zvaigznītes. Oļa un Aļo ieklausījās. Aizā varēja dzirdēt pakavu klaboņu. Pēc brīža uz ceļa parādījās jātnieki, pa priekšu uz balta, slēdām kājām zirga auļoja sieviete. Tā bija ģērbusies melnā, garā kleitā, un pār pleciem tai plīvoja gaisīga šalle. Vairāk vīrieši, spriežot pēc apģērba, kalpi to pavadīja. Karaļa kariete? Iesaucās dāma, nonākusi blakus Oļai un Aļo. Ko gan tas nozīmē? Viņas melodiskā balss bija līdzīga zvaniņam, bet melnās mirdzošās acis ar lielām uz augšu vērstām skropstām raudzījās ar izbrīnu un jautājoši. Baltais zirgs skandināja mutes dzelžus, niķodamies spārdī ar kāju zemes. Meitenes mulsi klusēja. Kā gan jūs šeit gadījāties, zēni? Atkal ieskanējās zvaniem līdzīgā balss. Kundze, uzsāka Aļo, mums pēc iespējas ātrāk jātiek pie ministra Sipurka. Oļa ātri pačukstēja, nepļāpā Aļo. Pie Sipurka tik tālu? Izbrīnījās dāma. Redziet, viņa augstība atļāva mums šodien no rīta pavizināties savā karietē. Mēs izbraucām ārpus pilsētas bez kučiera, bet atgriezties nevarējām, tāpēc, ka... Vai kaut kas notika? Jā, kundze, murmināja Aļo. Pilsētā sākās tik briesmīga šaušana, tik briesmīga, ka mums drosme saskrēja papēžos. Ai, bailulīši, iesmējās jātniece. Viņa augstība laikam nolēmis papriecāties un pavēlējis zaldātiem šaut gaisā. Tā jau, kundze, ir tā lieta, ka tā nav. Spoguļmeistari atteikušies strādāt un karaļa zaldāti ielēnkuši spoguļu darbnīcas. Ko tu saki? Daļās dāmas sejā iegulās rūpes. Tātad spoguļmeistari sadumpojušies, bet kā tu, puisēn, domā, vai viņi nevar aiziet kalnos? Domāju, ka ne, kundze, turpināja Aļo, viņiem pagaidām pietika darba arī pilsētā. Mēs, kundze, tāpēc nolēmām bēgt pie ministra Sipurka. Viņš ir mūsu vectētiņš. Vectētiņš? Jā, kundze.
Iedomājieties tikai, kāds ir šis sipurgs, pavīpsināja daļā dāma. Viņš nekad nav stāstījis, ka viņam būtu šādi burvīgi mazbērni. Nabadziņi, cik gan baiļu jūs esat pārcietuši. Es tūliņ redzēju, ka jūs esat ļoti bāli, it sevišķi tu. Un jātnieci norādīja uz Oļu. Mēs veselu dienu neesam nekā ēduši, kundze, nopūtās Aļo. Jātniece pagriezās pret kādu kalpu un pavēlēja. Zgrev, Oļu ātrāk uz pili un izrīko, lai viņa augstības pažiem sagatavotu labas vakariņas. Aļo jautājoši paskatījās uz Oļu. Mēs nedrīkstam kavēties, kundze, klusi iebilda Oļa. Nē, jūs pārnakšņosiet pilī, esmu ļoti apmierināta, ka izjāju izklaidēties un sastapu jūs, atbildēja dāma. Ne tikai jums, bet arī jūsu zirgiem ir jāatpūšas. Ceļš pār kalniem nav gan tik tāls, taču ļoti bīstams. Tumsā varat vēl nogāzties bezdibenī. Mēs nevaram palikt, ietiepās Oļa. Oļa, lūdzoši čukstēja Aļo, vai tad tev nemaz negribas ēst un mīkstā gultā atpūsties? Es jūs pacienāšu ar saldējumu, apsolīja daļā dāma, varbūt jums labāk garšo šokolāde? Aļo nemanām piebikstīja Oļai un siekals rīdam nočukstēja. Šokolāde, Oļa! Tā taču tev ļoti garšo. Mums, Aļo, jāsteidzas. Tikai vienu nakti, Oļa! Tik un tā ātrāk par rītu mēs pie sipurka netiksim. Nē, mēs nevaram palikt. Vai tev, Oļa, nemaz nav mani žēl? Es tālāk nevaru braukt. Esmu ļoti piekususi. Vēl nomiršu no bada. Nu labi, pamādam ar galvu padevās Oļa. Kundze, mēs pārnakšņosim jūsu pilī. Kariete un jātnieki iebrauca aizā. Tiem pretī melnoja tumsa. Tālumā atbalsojās pakavu troksnis. Meitenes drīz ieraudzīja pils robotos mūrus. Tā bija celta klints virsotnē, kas pacēlās no kalna upes. No visām pusēm šo klinti apskaloja viļņi. Spriežot pēc tā, ka ūdens šalkoņa nemaz nebija dzirdama, upei šajā vietā vajadzēja būt ļoti dziļai. Pāri upes dzīlē esošajiem akmeņiem un krācēm traucās straume, klusa un strauja. Tāpēc likās, ka tā nav upe, bet neliels kalnu ezers. Tikai tālumā, kur upe atkal kļuva seklāka, bija dzirdama krāču mutuļošana. Pie pils vārtiem sāka mirgot lāpas un kustēties kalpu stāvi. No klints uz klinti čīkstēdams tika pārsviests milzīgs paceļamais tilts, un tas savienoja abus upes krastus. Uz tilta skaņi noklaudzēja zirgu pakavi. Kariete iebrauca pils pagalmā. Pie daļās dāmas pieskrēja Zgrevs un palīdzēja tai izkāpt no sedliem. Jūtieties pilī kā savās mājās, dārgie bērni! Laipni dziedošā balsī uzaicināja daļā dāma un pagriezusies pret kalpu mierīgi piebilda. Cik tu, Zgrev, esi neveikls! Un atvēzējusies iesita ar jājamo pātagu kalpam pa seju. Drebošā lāpu gaismā Oļa un Aļo ieraudzīja, ka Zgrevs sagrīļojās un sejā tam uztūka sarkana svītra. Meitenes metās pie saimnieces. Nevajag! Par ko? Kāpēc jūs, kundze, viņu sitat? Saimniece pacēlus skaistās samtainās acis, izbrīnā paskatījās uz meitenēm. Par ko jūs uztraucaties? Es taču iesitu kalpam. Un kas tad ir? Jūs, zēni, gan esat savādi audzināti. Viņa paraustīja plecus un turpināja, it kā nekas nebūtu noticis. Šo pili ir cēlis vēl mans vecvectēvs. Vai jums tā patīk? Ieklapojās Oļa. Mums, kundze, tā tik ļoti patīk, ka pat grūti izteikt. Zgrev! Iesaucās daļā dāma savā skanīgajā balsī, lai viņa augstības pažiem pasniedz vakariņas. Pēc vakariņām zālē ar spraišļotiem griestiem, ko apgaismoja sveces, ienāca daļā dāma novēlēt pažiem labu nakti. Viņa pastiep tiem roku un Oļa un Aļo atcerējās, ka tā jānoskūpsta. Aļo redzēja, kā saviebās Oļa, pieskaroties ar lūpām labi koptajiem dāmas pirkstiem. Pēc tam Zgrevs ar sveci rokās veda pažus uz ierādīto istabu.
Tikai daži pusapaļi pakāpieni atdalīja šo istabu no zāles, kurā viņi bija vakariņojuši. Vai jums vēl sāp, krustāvs Greb? Klusu ieprasījās Oļa. Bet vai tad jums mani žēl, pažakungs? Sirsnīgi pasmaidījis Grevs. Vai tad jūs nekad nesitat savus kalpus? Ko jūs? Mums nekad kalpu nav bijis. Nekad neesmu redzējis tik labus kungus. Bet kā sauca jūsu kundzi? Eteilen. Eteilen? Raugdama uzacis novilka Oļa. Tas nozīmē Neliete, pateica priekšā Aļo. Neliete, iesaucās Oļa. Tad lūk, kāda ir šī daļā dāma. Grevs izgāja. Istaba, kur viņš bija ievedis meitenes, nebija stūraina, bet apaļa, un logus rotāja dažādi krāsaini stikli. Oļa atvēra vienu no logiem, ārā bija tumšs un vēss. Kaut kur lejā tikko dzirdami burbuļoja ūdens. Pie Oļas klusu pienāca Aļo un nostājās tajā aiz muguras. Vai tomēr nav patīkami būt bagātai dāmai, kam kalnos pieder skaista pils, Oļa, un jājamā pātaga, ar ko sist kalpiem pa seju? Nikni piebilda Oļa. Kā gan tev nav kauna, Aļo? Viņa gribēja vēl ko teikt, bet nepaspēja, jo pils priekšā ieskanējās taure, un lejā ar lāpām rokās sāka skraidīt kalpi. Meitenes redzēja, ka pār upi tiek pārmests tilts, un pagalmā iebrauca kariete. Karietes durtiņas atvērās, un no tās izkāpa Silkorks. 11. nodaļa. Mēs esam pazudušas, šausmās nočukstēja Aļo. No šās istabas var iziet tikai uz zāli. Klusāk, Aļo, Silkorks šķiet ir jau zālē. Meitenes stāvēja pie smagajām durvīm un uzmanīgi klausījās. Aļo paskatījās uz draudzeni, lūpas Oļa bija sakniebusi un acis piemiegusi, kā gribētu kaut ko ļoti svarīgu izdomāt. Aļo pieskārās tās plecam. Oļa, kā tu vari būt tik mierīga? Vai tev tiešām nav no Silkorka bail? Bet man gan ir ļoti bail, ātri čukstēja Aļo. Iemāci arī man nebaidīties ne no viena. Netrokšņo, klusām apsauca Oļa. Nu tad es arī būšu bezbailīga, apņēmās Aļo atmesdama matu cirtas. Tūlīt pielavīšos Silkorkam tuvāk un noklausīšos, ko viņš tur runā. Pirms Oļa, ko paspēja iebilst, Aļo jau bija pavērusi durvis un izslīdējusi no istabas. Uz pirkstgaliem nokāpusi pa pakāpieniem, Aļo uz sienas ieraudzīja Silkorka un daļās dāmas līgano ēnu un noslēpās aiz kolonnas. Silkorka ēna ar pinkainajiem matiem un līko plēsoņas degunu bija atbaidoša. Ja jūs negribat neko ēst, bija dzirdama daļās dāmas balss, tad iedzeriet vismaz vīnu, dārgo tēvu. Tas jūs stiprinās. Pateicos, manu meit. Man ir maz laika, bet daudz kas runājams. Esmu gatava, dārgo tēvu, jūs uzklausīt, cik vien ilgi vajadzīgs. Pienākuši grūti laiki, manu meit, iesāka Silkorks. Arvien biežāk tauta atsakās mums strādāt un paklausīt. Bet greizie spoguļi, dārgo tēvu. Tauta vairs netic šiem izdomājumiem, Eteilen. Vienīgi karalis vēl jūsmo par šiem stikliem. Pilsētnieki daudza spoguļus pat uz ielām, nebaidīdamies no sargiem. Bet paskaties, ko spoguļmeistari sākuši gatavot. Silkorks izņēma kaut ko no kabatas un parādīja meitai. Aļo redzēja, ka uz sienas nolīgojās daļās dāmas ēna. Īsts spogulis? Viņa bailēs iesaucās. Tauta redzēs patiesību. Tas ir šausmīgi, dārgo tēvu. Jā, tā tas tiešām ir. Tas tiešām ir šausmīgi, Eteilen. Spoguļmeistari man vairs nav padevīgi. Viņi jāpiespiež paklausīt, dārgo tēvu. Karaspēks jau ielēncis spoguļu darbnīcas. Jūs esat rīkojies kā vienmēr saprātīgi, dārgo tēvu. Tas vēl nav viss, mana meit. Ir pienācis laiks, ka karaļvalstī vajadzīgs jauns karalis. Varētu būt arī karaliene.
apdomīgi piebilda Silkvārks. O, iesaucās Daļā dāma. Tauta ļoti labi zina, ka Stopsats 7. ir muļķis. Viņu neviens nemīl un neatzīst. Mēs viņu cietām tik ilgi, kamēr viss bija mierīgi, taču tagad tronī ir jābūt citam, gudram, noteiktam un skaistam. Un kuram no mums gan būtu šādas īpašības, dārgo tēvu? Jums, manu Etēlen! Daļā dāma strauji piecēlās un blakus Silkvārka kroplajai ēnai izauga tās staltais siluets. Jūs jokojat, dārgo tēvu? Nebūt ne? Vai tad jūs neesat skaista? Vai tad jūsu balss neskan kā muzika? Ai, kādas runas jūs varētu teikt no Karaļpils balkona? Pacentieties tikai izlikties laba, dārgā. Visai Karaļvalstī ir jāzina, ka jūs bagātīgi apdāvināt ubagus. Protams, ne jau ar greizajiem spoguļiem. Šim nolūkam nevajag daudz naudas, pavisam maz. Jums ir tāds pats augsts un praktisks saprāts kā man, Etēlen. Ar jūsu palīdzību es lieliski kārtošu valsts lietas. Visu Karaļvalsti turēšu paklausībā. Sakiet, vai jūs būtu ar mieru, manu meit? Daļā dāma klusējot nolieca galvu, un Silkvārks ar lūpām pieskārās tās matiem. Apstākļi mani spiež tūlīt atgriezties pilsētā, bet jums, Etēlen, nemirkli nekavējoties vajadzētu doties pie Sipurka. Jūs brīnāties? Viņš gan ir mans ienaidnieks, bet tagad mums jāsadarbojas. Jūs viņam aizvedīsiet šo vēstuli, un es nešaubos, ka viņš mūs atbalstīs. Lai pātrinātu tikšanos ar Sipurku, es jums ieteicu izmantot apakšzemes eju. Pie reizes no Sipurka jūs paņemsiet atslēgu, kas slēdz nāvestoņa durvis. Es viņam par to rakstu vēstulē. Bet kādu tad apakšzemes eju jūs domājat, dargo tēvu? Ar izbrīnu jautāja Daļā dāma. Veco apakšzemes eju, kuru izbūvējuši Silkvārka un Sipurka priekšteči. Vai tad jūs to nezināt? Mūsu priekštečus kādreiz saistījušas bruņinieciskas draudzības saites, un tie nolēmuši savus īpašumus savienot ar apakšzemes eju. Eja sākušās pils vīna pagrabā un iziet kaut kur Sipurka dārzā. Tagad atceros, dārgo tēvu. Par kaut kādu apakšzemes eju biju dzirdējusi bērnībā, bet man tā likās pasaka. Es ļoti baidos no tumsas un žurkām, dārgo tēvu. Pie Sipurka es taču nokļūšu ātrāk braucot ar savu karieti. Turklāt man ir ceļa biedri. Pilī pārnakšņo 2 karaļa paži, kas arī ir ceļā pie Sipurka. Ko? 2 paži? Ieķērcās Silkvārks, un viņa ēna ar pacelto roku īsu brīdi palika sastingusi uz sienas. Šodien 2 paži izbēga no Karaļa pils. Tie ir nozaguši nāves torņa važu atslēgu, un es nevarēju izpildīt nāves sodu noziedzniekam. Tas nu nevarētu būt, kaut gan arī man viņi likās dīvaini. Aiz bailēm trīcošā Aļo sāka kāpties atpakaļ, un klūpot uz pakāpiena nokrita. Viņas rokas skaļi noplīkšķēja pret stikla grīdu. Silkvārks pielēca pie meitenes, saņēma viņu aiz apkakles un vilka pie galda. Pats liktenis sūta manās rokās šos bēgļus, gavilēja Silkvārks, uzmanīgi apskatīdams Aļo. Tie jau man tūlīt radīja aizdomas. Šodien es uzzināju, ka viņi bijuši nāves tornī. Jānoskaidro, kāpēc viņi grib nokļūt pie Sipurka. Oi, nespiediet man roku tik stipri, iešņukstējās Aļo. Sāp, oi! Ko tas viss nozīmē? Pārsteigumā iesaucās Daļā dāma. Es domāju, ka šie ir tādi paši paži, dārgo Etēlen, kā jūs veļas mazgātāja. Bet tagad runā, puika, kāpēc jūs braucāt pie Sipurka? Aļo trīcēja, bet klusēja. Nu? Oi, sāp! To viņi būs vēl sāpīgāk, ja nerunāsi. Oi, nespiediet tik ļoti roku. Kāpēc jūs braucāt pie Sipurka?
Kur ir važu atslēga? Aļo klusēja. Klausies, puika, ja tu neteiksi! Oi, mēs braucām ciemā! Melo! Ja neteiksi, es tūlīt izcepināšu tavu roku uz šīs sveces! Aļo neatbildēja, varēja tikai dzirdēt, ka viņai klabēja zobi. Ar brīvo roku Silkvārks tuvināja sveci meitenes rokai. Aļo iekliedzās un sagrīļojās. Nevajag, es teikšu! Nu? Aļo klusēja. Ministrs atkal tuvināja sveci viņas rokai. Oi, es teikšu, mēs gribējām. Ko jūs gribējāt? Oi, kas sāp? Tad runā jau, puika! Oi, tūlīt, es nekā jums neteikšu, lai jūs esiet nolādēts. Ar strauju sitienu Silkvārks nogāza Aļo gar zemi. Galvā meitenei sāka džingstēt, un viņa uz brīdi zaudēja samaņu. Mēs ar tevi vēl parunāsim, nikni nokrakstējās ministrs, bet tagad paklausīsimies, ko mums teiks otrs pašs. Ministrs ātri uzlēca pa pakāpieniem un atrāva durvis istabai, kurā atradās Oļa. Atvērtajā logā Silkvārks ieraudzīja lēcienam sagatavojušos Oļu. Stāvī! Viņš griezīgā balsī pavēlēja, bet Oļa jau lēca, un pie loga pieskrējis Silkvārks dzirdēja kaut kur iešrakstāmies ūdeni. Pārmeklēt upi! Ieķērcās Silkvārks, ieskriedams zālē, siekalas šķīda no niknumā sašķobījušās mutes. Atgādāt man puiku dzīvu vai mirušu, bet šo te ieslodzīt pazemē, ātrāk! Aizveda Aļo. Pēc stundas kalpi ziņoja Silkvārkam, ka upē pažu nesot atraduši. Saniknotais ministrs pavēlēja kalpiem turpināt meklēšanu. Jūs redzat, Etēlen, ka stāvoklis arvien vairāk sāsinās, viņš teica smagi elpodams un slaucīdams no sejas sviedrus. Brauksim abi kopā pie Sipurka. Varbūt gribat izmantot apakšzemes eju, ne? Labi, pavēliet iejūgt zirgus savā karietē, manējā, lai atpūšas. 12. nodaļa. Oļa prata labi peldēt, glābdamās no Silkvārka, viņa bez bailēm metās upē. Meitene iegrima ļoti dziļi, un sajutusi zem kājām akmeņainu dibenu, no tā atgrūdās. Ūdens viņu viegli pacēla atkal virspusē. Uzpeldējusi, Oļa atvilka elpu un ieklausījās. Visapkārt valdīja tumsa un klusums. Strauma viņu ātri nesa no pils projām, aizas melnumā, no kurienes pretīm plūda dobišķi krītošā ūdens troksnis. Tur acīm redzot bija ūdenskritums, tad pēc dažām minūtēm beigas. Oļai kļuva baigi, meitene steidzīgi sāka peldēt uz krastu, taču cīnīties ar straumi bija ļoti grūti. Ūdenskrituma dunoņa pastiprinājās. Strauma taisies strauju pagriezienu, Oļa tika parauta un viņa atsitās ar galvu pret zemūdens akmeni. Meitene uz mirkli zaudēja samaņu, bet, kad to atguva, priekšā mazliet pa kreisi virzienam, kādā nesa straume, viņa ieraudzīja nelielu saliņu. Sasprindzinājusi pēdējos spēkus, Oļa sāka peldēt uz to. Pēc dažām sekundēm brāzmainā upe viņu izmeta uz saliņas, kas īstenībā bija milzīgs akmens. Oļa ilgi gulēja uz mutes, ar rokām aptvērusi akmeni. Priekšā, gandrīz blakus, trakoja ūdenskritums. Ūdens nevaldāmi gāzās lejup, un virs straumes cēlās sīku šļakatu mākonis. Meitene pacēla galvu un ieraudzīja koku ar lapām. Vecs ozols pārkāries pāri upei, stiepa uz akmeni it kā roku, kādu no saviem platajiem zariem. Oļa piecēlās kājās un mēģināja to aizsniegt, taču zars bija pārāk augstu. Meitene slīdēja un gandrīz vai iekrita upē. Oļa atvilka elpu un, aprēķinājusi attālumu, lēca, bet palika karājamies uz zara un tikai tagad aptvēra, kā ar ūdeni piesmeltās kurpes un slapjais apģērbs traucēs viņai uzrāpties augstāk uz zara. Kā gan viņai nebija ienācis prātā izģērbties, Oļa bezpalīdzīgi karājās virs akmens. Tātad beigas. Oļa spītīgi saknieba lūpas. Nē, man katrā ziņā jāuzrāpjas uz koka.
Viņa apņēmās un saņēmusi pēdējos spēkus, uzmeta kāju uz zara. Tas bija glābiņš. Tā atpūsdamās viņa karājās kādu minūti. Pēc tam sasprindzinājusi vēlreiz spēkus, uzsēdās jātaniski uz zara. Uzmanīgi, ar rokām turēdamās, aizrāpās līdz stumbram. Pa krastmalu ozolam lēnām tuvojās 2 vīri. Mēnesis tos neskaidri apspīdēja. Šajos vīros Oļa pazina daļās dāmas kalpus. Kalpi apstājās ozola ēnā. Viens no tiem, censdamies pārkliegt ūdenskrituma troksni, iesaucās. Tad tu, Zgrev, domā, ka viņš būtu noslīcis? Un kā gan citādi, atliedzas Zgrevs. Šeit ne tikai bērns, bet arī pieaudzis neizpeldēs krastā. Ja arī puisēns būtu krastā izpeldējis, jo labāk. Sapīpēsim, draugs. Kalpi aizkūpināja pīpes un drīz aizgāja. Oļa ātri nokāpa no koka un sāka soļot pa šauru kalnu taku, uzmanīgi lūkodamās uz priekšu. Tumšais mākonis, kas bija aizsedzis mēnesi, aizslīdēja aiz kalna un visapkārt viss iemirdzējās. Oļa kļuva mundrāka un sāka soļot ātrāk, taču drīz mēnesi noslēpa kalns. Mākoņi aizsedza debesis un kļuva atkal tumšs. Priekšā pavīdēja it kā ēnas, iegailējās kādas acis, bija dzirdama zvēra baismīga un žēla gaudošana. Laikam šakaļi, čukstēja Oļa. Meitene apstājās un paņēma dažus akmeņus. Ejiet projām, ejiet projām! Viņa kliedza sviestdama tumsā akmeņus. Šakaļi aizbēga, kā Oļai likās astes iemieguši. Meitene atkal turpināja ceļu, klusām dungodama savas pionieru vienības dziesmu. Ir visi šķēršļi jāuzveic, ja mērķis zināms drošs, un mīļā dzimtene mums teic uz priekšu, esi mošs. Dungodama dziesmiņu, Oļa it kā dzirdēja drauga uzmundrinošos vārdus. Viņa joprojām gāja un gāja, lūk, sāka jau sārtoties kalnu virsotnes un jautrāk urdzēt kalnu strauti. Uzlēca saule. Oļa pārsteigti apstājās. Tālu lejā viņa ieraudzīja milzīgu spoguli. Tas sākās kalna piekājē, kur viņa stāvēja un sniedzās vēl aiz apvāršņa, tā saplūsdams ar debesīm. Tanī atspoguļojās kalni, saule un mākoņi. Tas bija neaizmirstams skats. Visur uz debeszilā līdzenuma meitene redzēja darbā aizņemtus cilvēkus. Viņai ienāca prātā, vai tik tie nav ministra Sipurka rīsu lauki. Nokāpusi no kalna, Oļa apstājās, lai atvilktu elpu. Sākās rīsa lauks. Taču tagad tas nelīdzinājās spogulim, bet bija visparastākais purvs. No tā cēlās silti trūdu tvaiki. Gļotainajā ūdenī draiskojās kurklēnu bari. Pa ūdeni ātri skraidīja kaut kādas garkājainas vabolītes. Taciņa pagriezās pa labi un caur niedru ciematam veda uz augstu pauguru. Tā virsotnē, caur koku zaļo lapotni, meitene saskatīja skaistu celtni ar baltām kolonnām. Šī droši vien būs Sipurka pils. Viņa nodomāja un devās pa ceļu garām niedru būdām. Tukšajā ielā Oļa sastapa pa retam sargam, kas garlaikojās. Mazus bērnus ar bālām lūpām un tumšām ēnām zem acīm. Bērni ilgi un ar izbrīnu noskatījās viņai pakaļ, bet sargi ar āvām salutēja karaļa pažam. Nabaga bērni, cik tie bāli, domāja Oļa. Pārējie, kas ir vecāki par šiem, droši vien jau strādā rīsa laukos. Oļa nebija kļūdījusies aiz ciemata, meitene redzēja ūdenī strādājumu gan večus, gan pusauģus. Bet kas tad tas? Viņai likās, ka vairākas balsis klusām dziedāja to pašu jau agrāk dzirdēto dziesmu. Gan bagātnieki apspiež mūs, gan visur jūtam melu briesmas, bet ļaunie bendes zināt jūs, aust gaišāk patiesības liesma. Oļas sirsniņa sāk pukstēt straujāk, krūtīs kļuva karsti un kaklā sakāpa kamols.
Viņa gan nepazina nevienu no šiem ļaudīm, kas strādāja smirdošajā ūdenī, bet tagad zināja, ka starp tiem atradīs nemazums īstu draugu. Bet kā lai es nokļūstu pie Sipurka? Ko lai viņam saku? Turpināja prātot Oļa. Vai man izdosies dabūt atslēgu? Meitene sevi sapurināja. Nedrīkst nokārt galvu, viss mierīgi jāpārdomā. Tētis jau vienmēr smējās par manu steigu un mēdza jokot. Skrien kā vējš. Mīļo tētuk, ja tu tagad redzētu savu meitu, tu laikam teiktu, nu redzi, cik slikti tu esi izdarījusi, Oļiņ. Un tas viss tikai tāpēc, ka neklausi vecākus cilvēkus un ej tur, kur nevajag. Ko es tētim tad atbildētu? Teiktu, ka gribēju tikai ar vienu aci redzēt pasakaino karaļvalsti? Vai tad Zgoards man nebija jāglābj, zinot, ka viņam draud nāves sods? Vai tad arī tētis un māmiņa un pat vecmāmiņa manā vietā nedarītu tāpat? Bet ko man iesākt tagad? Kur gan ir Aļo? Vai viņai laimējās izrauties no silkvārka nagiem? Kāpēc gan mums vajadzēja pārnakšņot pie Etēlenes? Domās nepiedeva sev Oļa, tuvodamās Sipurka pilī. Ak, Aļo, Aļo, kaut man ar tevi bija grūti, viņa čukstēja. Tomēr tu biji laba meitene un mana vienīgā draudzene šajā svešajā zemē. Kā es tevi tagad gribētu satikt? Oļa nogriezās gar stūri, pagāja vēl dažus soļus un piespiedās pils mūrim. Netālu no vārtiem stāvēja kariete ar 4 iejūgtiem zirgiem, bet uz bukas sēdēja Zgrevs. Šurp Oļa nāca nevis pa ceļu, bet gan pa kalnu taciņu, tāpēc neredzēja karieti, kas kā viesulis bija laidusies pār kalniem un atvedusi uz Sipurka pili Silkvārku un viņa meitu.